Nu, čau visiem! Kā jums ietās? Ko labi esat sadarījuši pa jauno gadu un kā nosvinējāt Ziemassvētkus un kā visiem gājis ir? Pastāstiet kaut ko komentāros arī un redziet, manī viss ir kārtībā un es sakal vesels. Un, protams, ārā ir ziema un mīnus 13 grādi ir un ir ļoti augsts un sniegs ir mums Latvijā. Un, kā jums iet, ko jūs labi darāt? Kā Brazīlijā, kas Brazīlijā notiek labs un kāds tur klimats ir un kā jums tur ir ar to siltumu, augstumu un kā pārējiem pastāstiet, lūdzu, kas jauns, kā jūs nosvinējāt. Man ir 4, jūs man esat 4 sekotāji un es vēlos, lai jūs arī padalāties ar savu informāciju, kā jums ir gājis visiem jaunajā, kā jūs jauno gadu esat sagaidījuši, varbūt jums ir kāds interesants video, varbūt tās kur jums ir kāda uguņošanas festivāls, kur notiek, kā sagaidījāt 2026. gadu, un varbūt kādam ir kāds interesants video, ko parādīt, padalīties, un protams, es šogad ieliku vienu video jau YouTube'ā un savā kanālā, un paldies jums visiem, kas skatījās, un droši vien arī patika, kad Latvijā sagaida jauno gadu. Tālūk ir, ko vēl var pastāstīt, tāds baigi īpaši nekas nav noticis, viss tāpat kā pa vecam ir iespējams nāks siltāks laiks, tad atkal sāksim filmēt kaut kādus videoklipus, un varbūt es jums parādīšu Baiļu slēpošanas trasi, un varbūt kādu dienu aizbraukšu, uzfilmēšu kādu video, jo tur ir tā kā notiek, es nezinu, kas tur tā kā atvērts, kā viņš ir, tas kalns, un slēpot var, un parādīšu jums, kāda mums Latvijā ir slēpošanas trase. Vienīgā, kas šobrīd darbojās, visas pārējās ir aizvērtas, un es nezinu, kā latvieši jau tašien apskaudīs, es nezinu, kā ir ar Žagarkalnu, es nezinu, kā ir ar Gaiziņkalnu, bet varbūt, ka tie arī strādā, es jau nezinu, tur Gaiziņa autotraks notikās, bet vai tur kāds slēpo, to es nezinu. Un pastāstiet varbūt komentāros, ja kāds zina, varbūt Baiļos arī kaut kas notiek vai nenotiek, es nezinu, es neesmu tur tagad ilgi bijis. Tāds maziņš neliels ieskatiņš, šādi 2 video tiks ielādēti šovakar, un čau, visiem laimīgi jauno gadu, visi, kas man skatās, pastāstiet, padalieties, kā jums ir gājis, un kas jauns ir noticis, un bija jauka jums parunāties. Paldies, labvakaram, čau visiem, čau, man viss kārtībā.